Tradicionāli Dienvidsudānā pamatskolu apmeklē tikai 30% meiteņu, un no tām tikai 2 vai 3% pabeidz vidusskolu. Taču šī skola cenšas to mainīt. Šī ir Loreto vidusskola, kas uzņem tikai meitenes vecumā no 13 līdz 21 gadam, kuras lielākoties nāk no ļoti trūcīgām ģimenēm. Skolu vada māsa Loreto māsa Orla Treisija, kas nākusi no Viklovas grāfistes. Viņa pirmo reizi ieradās Dienvidsudānā 2006. gadā. Kāpēc viņa ieradās Dienvidsudānā? Mēs tikām uzaicinātas pie Loreto māsām Īrijā. Ne tikai Īrijā, bet pie Loreto māsām no visas pasaules. Lai pārdomātu un atjaunotu mūsu misionāru garu. Tātad 2003. gadā mūsu augstākās autoritātes mūs aicināja atjaunot misionāru garu un no jauna dibināt misijas jaunajās valstīs. Tāpēc vairākas māsas no dažādām valstīm devās uz dažādām vietām. Bet Loreto māsas Īrijā pieņēma šo uzaicinājumu. Bija ļoti skaidrs aicinājums dibināt vidusskolu meitenēm Rumbekā, Dienvidsudānā. Tajā laikā tā vēl bija Sudānas daļa. Vai jums to lūdza darīt, nākt un darīt? Mēs kā institūta vadība ierosinājām dibināt jaunu skolu. Rumbekas diocēzes bīskaps tajā laikā meklēja kongregāciju, kas varētu dibināt vidusskolu ar internātu skolu meitenēm. Tāpēc, saņemot uzaicinājumu, mēs to pētījām un lūdzāmies. Ieradās 2 dažādas māsu grupas, lai izpētītu iespējas. Tas bija skaists izšķiršanās process. Visas māsas teica, jā, sāksim. Un tas bija aizraujošs brīdis, jo Dienvidsudānā tikko bija beidzies pēdējais pilsoņu karš ar ziemeļiem. Viņi tikko bija parakstījuši vispārējo miera līgumu, un tas bija aizraujoši. Kad ieradāmies, viss bija jāsāk praktiski no nulles. Tas ir aizraujoši, kur citi saskatītu briesmas un neskaidrību. Jūs redzējāt potenciālu. 2006. gadā, kad ieradāmies, tur bija institūts, kurā mācījās mazāk nekā 10 meitenes. Kad māsas saņēma uzaicinājumu un ieradās, kļuva skaidrs, ka šis mandāts bija kaut kas, kas mūs patiešām uzrunāja un iedvesmoja. Mūsu misija ir meiteņu izglītošana. Mūsu dibinātājiem pirms 400 gadiem bija vīzija, ka nākotnes sievietes paveiks lielas lietas. Dienvidsudānā mums tā ir ļoti reāla pieredze. Sākt ar dažām, ļaut tām augt un redzēt, kā tās attīstās. Kāda tradicionāli un kulturāli ir bijusi sieviešu, meiteņu un izglītības saistība Dienvidsudānā? Neaizmirstiet, ka Dienvidsudāna ir vairāk nekā 7 reizes lielāka par Īriju, un šeit ir 64 dažādas cilšu grupas. Mēs sastopam dažādas valodas, kultūras un atšķirīgas ticības sistēmas. Šodien atrodamies Runbekā, kas ir Dienvidsudānas centrs. Šeit mēs galvenokārt strādājam ar dinku cilti. Taču skolā redzēsiet arī meitenes no citām ciltīm. Dinku cilts iedzīvotāju vidū ir ļoti spēcīgs kolektīvisms. Piemēram, kad jauna sieviete aprecas, procesā piedalās visa ģimene, un meitene aprecas apmaiņā pret pūru, govju pūru. Tāpat kā daudzās citās Āfrikas valstīs, tradicionāli nav uzskatīts, ka meitenes ir pelnījušas izglītību vai profesionālu karjeru. Tā vietā tiek sagaidīts, ka viņas apprecēsies ar vīrieti apmaiņā pret govīm. Jo vairāk govju ģimenē ir, jo labāk tā jūtas. Tradicionāla sieviete tiek uzskatīta gandrīz kā prece. Kad viņa apprecas, viņa atnes savai ģimenei govis. Viņas brālim vajag govis, lai apprecētos. Viņas radiniekiem vajag govis, lai apprecētos. Tāpēc meiteņu izglītošana šajā kultūrā nav bijusi populāra un joprojām ir izaicinājums. Šodien Dienvidsudānas statistika liecina, ka vidusskolu pabeidz 2% līdz 3% meiteņu, un tikai aptuveni 30 no 100 meitenēm apmeklē sākumskolu. Tāpēc mums vēl ir tāls ceļš ejams, bet, kad redzat viņas šeit, zinat, ka ir cerība. Nilonai Matijopa ir 20 gadu, un viņa šeit mācās jau 4 gadus. Papildus studijām viņa arī strādā skolā, palīdzot izglītot jaunākus skolēnus, kas viņai ļauj gūt priekšstatu par to, kā ir būt skolotājai.
Mūsu vecvecākiem nebija skolas, vai arī tā bija paredzēta tikai vīriešiem. Jo meitenes, ja tām sākas pirmās mēnešreizes, pat ja viņām ir 13 gadu, kļūst par sievietēm. Vai tad viņas aprecas un sāk dzemdēt bērnus? Jā, Pat Nilonas ģimenē pastāv atšķirīgi viedokļi par viņas izglītību. Hay opiniones encontradas sobre su educación. Ko tava ģimene domā par to, ka esi šeit? nu patiesībā ir dažādi viedokļi. Mana māte un tēvs domā, ka varbūt esmu tā, kas ģimenē ienes pārmaiņas. Bet viņu onkuļi, kuri vēlas govis, domā, ka tā ir izšķērdība. Man kļūstot vecākai, govju skaits samazinās. Ņemot vērā, ka lielākā daļa Dienvidsudānas ģimeņu dzīvo nabadzībā, nespēja akracināt meitu apmaiņā pret govīm ir smags ekonomisks trieciens ģimenei. Taču māsa Orla cenšas pārliecināt vecākus, ka tā ir investīcija nākotnē. Dienvidsudānā šobrīd vairāk nekā 52% mūsu 18 gadus veco meiteņu ir precējušās. Šobrīd mums šeit ir 16, 17 un 18 gadus vecas meitenes, teorētiskajā laulību vecumā. Bet tagad mēs aicinām vecākus ļaut viņām pabeigt vidusskolu, ļaut viņām praktizēties pie mums un ļaut viņām doties uz universitāti. Mēs lūdzam viņus atlikt šos ienākumus vēl par 8 gadiem, un tas ir grūts lēmums jebkuram tēvam. 8 gadi ir ilgs laiks, ja esat pieraduši dzīvot šodienai. Un neaizmirstiet, ka tas ir kolektīvs jautājums. Tāpēc tēvs varētu teikt jā, ka viņš gaidīs, bet onkuļi, kuri arī ir ieguldījuši meitenē, varētu teikt, nē, mēs nevaram atļauties gaidīt. Ļaujiet viņai aprecēties tagad, lai mēs visi varētu saņemt govis. Tas ir kaut kas, ar ko šeit cīnās daudzas meitenes, jo viņas jūtas sadalītas starp diviem virzieniem – palikt uzticīgām tradīcijām, kultūrai un ģimenei, vai sapnim kādreiz strādāt un veidot profesionālu karjeru. Zinātnes. Vai zināt, ko es domāju par daudzām šejienes meitenēm? Lielākā daļa no viņām ir pirmās sievietes savās ģimenēs, kas saņem izglītību, un tas ir izaicinājums viņām visām, jo viņas cenšas samierināt divas kultūras. Viņas cenšas samierināt savu tradicionālo kultūru ar izglītības kultūru un cenšas atrast identitāti, kas viņas iedvesmo un kas viņām ļauj būt arī par liecību sabiedrībai. Tāpēc bez šaubām tā daudzām no viņām ir cīņa. Dažas ģimenes viņas atbalsta, bet citas nesaprot. Tāpēc mums ir svarīgi redzēt, ko daram kā daļu no kultūras. Daudzas arī vēlas studēt inženierzinātnes, lai palīdzētu attīstīt Dienvidsudānas valsti. Šeit ir entuziasms mācīties un sajūta, ka šie jaunieši zina, ka viņi ir Dienvidsudānas nākotne. Sākumā mums neizdevās panākt, lai meitenes nāktu uz skolu. Tagad katru gadu par 100 vietām sacenšas 400 meitenes. Tagad lietas mainās. Un tagad Runbekā nevis viena vidusskola, mums ir 10 vidusskolas. Kāda ir tava cerība un sapnis par nākotni? Mūsu valstī mums vajag vairāk ārstu, vairāk skolotāju, vairāk šādu profesiju, vairāk veselības centru. Tāpēc es ceru nākotnē kļūt par farmaceiti. Pēc prakses šeit es došos uz Nairobi universitāti, studēšu farmāciju un tad vismaz izdeitošu veselības centru, kur varēšu vairāk palīdzēt sabiedrībai. Mums jau ir pirmā grupa, kas ir absolvējusi un tagad strādā. Viņas pelna naudu un jau palīdz savām ģimenēm. Un viņas arī pārliecina citas ģimenes, ka ir vērts gaidīt. Kad jums ir darbs, kurā katru dienu redzat pārvērtības savu acu priekšā un redzat prieku un cerību, tas ir vienkārši fantastisks darbs. Šīs skolas ir svarīgas, jo tās liek Dienvidsudānai apzināties, ka sievietes arī jāņem vērā sabiedrībā.
ka viņas to var darīt daudz labāk un ka viņas var arī dot ieguldījumu šīs valsts attīstībā. Apstākļi, kādos Dienvidsudānā dzīvo tik daudz cilvēku, ir neticami grūti. Un dēļ bada, kas pārņem valsti, situācija varētu kļūt vēl sliktāka. Bet Noelema, tēvs Džons un māsa Orla turpina savu darbu. Veltītu palīdzībai, dažādos veidos cenšoties mazināt sāpes un ciešanas, ko viņi piedzīvo. Kolīns Linds no Runbekas, Dienvidsudānā.